Parki man patiesībā saistās ar Kuldīgu, jo Kuldīgā ir tāda ļoti zaļa vide, daudz koki, un tā ir tāda iespēja, arī Rīgā izrauties no Burzmas, kura it kā tepat vien ir. Mašīnas brauc, viss notiek, bet ienāc parkā, kaut kā izmainās tā gaisotne, var relaksēties. Dzimis es esmu Ventspilī, bet audzis Kuldīgā, jā. Tā es esmu īsts kuldīdznieks. Mazais Mārtiņš bija diezgan relaksēts, es teiktu. Foršs puika. Bet es mācījos Kuldīgas Viļa Plūdoņa ģimnāzijā, kura tagad ir vidusskola. Tajā laikā, kad es mācījos, tad vēl bija ģimnāzija. Jā, un jau skolas laikā patiesībā es jau lēnām sāku iesaistīties dažādos pasākumos, biju diezgan aktīvs. Tāds skolā, laikam, mans skatuves gaids, jāsaka, sākās ar to, ka es vadīju pasākumus. Tas bija tāds pilnīgi no nekurienes, bet es tam vienkārši piekritu. Tad tas tā apmēram arī bija, ka te ir mikrofons, tad te ir scenārijs, tad sākam. Sapratu, ka man tas saista un uzrunā. Vēlāk uzzināju, ka Kuldīgā ir jauniešu teātris, kas ir ne tikai teātris, bet tas bija kustību teātris. Mums izrādes bija, protams, bija ar visiem skaistiem tērpiem un scenogrāfiju un mūziku, bet pārsvarā viņas bija balstītas uz horeogrāfiju. Kad jau nāca skolas laiks uz beigām, bija jāsāk saprast, kur tad iet. Tad tas laiks arī sakrita ar to, kad ir iestāja eksāmena akadēmijā. Man bija skaidrs, jā, ka es to noteikti mēģināšu. Tur bija tāda nodarbība, kurā iepazīstināja ar to, kas ir lejteātris, un tur varēja izmēģināt. Es biju šo nodarbību, un tad, man liekas, tas arī ir tas brīdis, kad sapratu, jā, šis man patīk. Es labprāt to mācītos, un tā man bija arī taisnība, jā. Tie citi darbiņi pārsvarā bija tādi darbi, kurus darīja vasarā. Un kā jau tas mēdz būt, šajos darba meklējumos parasti ierunāja kāds pazīstams. Tad bija, kāda bija iespēja, to arī ņēma pretī. Un jā, tad bija vasara, kur es pastrādāju celtniecībā par palīgu. Un siltinājām mājas. Tas bija ļoti interesanti, un tad es esmu arī strādājis par miesnieku, jā, Kuldīgā. Jā, bet šita informācija ir pieejama un cirkulē, tāpēc, ka tad, kad mēs taisījām vienu no mūsu diplomdarbiem, kuras režisors bija Dāvids Giovanzāna, Izzūdošā nākotne saucās, jā. Tur mums bija dažādas tēmas. Piemēram, viena daļa bija, kur mēs bijām ļaudis, kuri ir nākotnē, bet tad bija arī dzīvnieku sadaļa, kur lēles bija veidotas no dzīvnieku skeletiem. Un tad runājot ar režisoru, jā, kaut kā mēs aizrunājāmies tik tālu, ka es pastāstīju par to, ka esmu strādājis par miesnieku. Un viņš teica, lieliski, sagatavo monologu un liekam iekšā izrādē. Pabeidzot akadēmiju, es sapratu, ka mans tas tālākais virziens kāds būs, tad ka es piedalīšos dažādos projektos. Bet paralēli arī šiem te projektiem, principā uzreiz pabeidzot akadēmiju, radās iespēja arī strādāt skolā. Un, ko es sākumā uztvēru kā tādu, ka es pastrādāšu, pamēģināšu, kā tas ir. Un tad jau pēc tam pilnvērtīgi dažādos projektos un teātros. Jā, piekritu, mani pieņēma. Es sagatavojos pirmajai nodarbībai. Aizgāja, viss izdevās. Pēc šīs nodarbības arī pulciņa apmeklētāju skaits pieauga, un tā es tur vēl joprojām esmu. Šis jau ir jau 6. gads, kopš es strādāju. Tur jau ir tas foršais, kā uz teātra pulciņiem nāk tie, kuriem tas interesē, tāpat kā es pats agrāk gāju. Un tur ir ļoti daudz brīnumu, ļoti talantīgi jaunieši. Liels prieks skatīties, un tas ir tiešām tā iedvesmojoši. Jā, es vienmēr cenšos lietām un apstākļiem pieiet pozitīvi.
Noteikti nelaidīšu nekad iespēju garām kaut kur iepīt savu humoru izjūtu vai iepriecināt cilvēkus. Bet, nu, es esmu atsaucīgs, izpalīdzīgs. Man patīk izpalīdzēt cilvēkiem. Jā, nu, ar tādu pozitīvu skatījumu uz dzīvi.